Anatolijas Daņilāns, šoreiz stāstīšu par vīna lietošanu vakaros. Rīta kafijā LV, svaigas aktuālas ziņas, un no neziņas nemiņas. Patreiz parādījušies tādas ziņas, ka vīns vakaros ir stipri veselību stiprinošs paņēmiens. Sākšu tomēr ar pamata ideju. Latvijā alkohols ir kaitīga lieta. Vīns jau arī ir alkohols, alus ir alkohols, arī nestiprie vīni, alus dzērieni ir tomēr kaitīgi. Jo redziet, kāda nelēme. Latvijā cilvēki lielākā, laikam varbūt tas ir ģenētiski nosacīti, tas ir dēļ, varbūt tas ir sociāla apsvērumu dēļ, varbūt tādi mūsu iepriekšējās dzīves apstākļi ir bijuši. Latvijā cilvēki daudzi lielākā procentā kā citās valstīs cilvēki pārvēršas par hroniskiem dzērājiem, alkoholiķiem. Sāk ar vīnu vakaros un pēc tam jau vairāk vajag lietot un beigās mums te slimnīcā nokļūst cilvēks ar nodzertu sirdi, nodzertiem asinsvadiem, nodzertiem aknām un aizkuņģa dziedzeri nodzertu, ka tur vairs neko īsti pat palīdzēt nevar, kur ārstēšanas paņēmiens ir vienīgais, proti absolūta atteikšanās no alkohola lietošanas arī no vīna vakaros. Tātad ir Latvijā samērā daudz cilvēku, kuriem man ļoti ar bažām gribētos rekomendēt vīnu lietot vakaros. Vakaros jau varētu to vīnu paņemt, bet kas tur tālāk sanāks, to paredzēt es nevaru. Var sanākt visādas lielas nelaimes un dzīve var sagriezties tā, ja vēl tādi negadījumi, ka kļūst par alkoholiķi. Tagad zinātne gan ir atradusi, ka neliela alkohola deva katru dienu, es ar to tā lielām bažām to, kā jau dzirdiet, saku, nelielā devā dzirdiet, bet tas ir kategorisks nosacījums nelielā devā, ir tomēr veselību nostiprinoša lieta. Ne tik daudz kuņģa zarnu traktu stiprinoša lieta, kā zarnas no tā stiprākas paliks vai kaut ko, bet tomēr sirds asinsvadus nostiprinoša lieta, aknas varbūt nostiprinoša lieta. Jā, alkohols nelielā devā stiprina aknas, pat tādas trakumi ir atrasti. Tie ir salīdzinoši ļoti spēcīgi, zinātniski pierādīti dati. Alkohols nelielā devā arī ir austrumu dietas sastāvdaļa, tā kā alkohols noder. Ir kādi vairākas kļūmes, ko pieļauj cilvēki. Ja? Alkohols noder, bet nevajag domāt, ka alkohols ir tāds jau līdzeklis, kas padarīs ļoti stipru kuņģa zarnu traktu asinsvadus un aknas, ka man vairāk citi piesardzības līdzekļi nebūs jāievēro. Arī nelielā devā alkohols nepalīdzēs tā viens pats, bet tomēr alkohols ir ārstējoša viela, ja lietots nelielā devā. Ko nozīmē nelielā devā alkohols? Sievietēm līdz 30 gramiem tīrā spirta pārreikināt uz vīnu. Piemēram, 10 grādīgs vīns, tad jūs varēsiet pareikināt. Tur sanāk diezgan padaudz vairāk 100 grami vai ne katru dienu. Un vīrietim 40 gramus, jo sievietēm tomēr alkohols ir, tā zinātne domā, ka sievietēm organismam alkohols ir vairāk kaitējošs. Tātad 30, 40. Un tā ir, var teikt, sarkanā robeža, kuru pārkāpt nedrīkst. Ir slikti, ja man atnāk pacients, profesor, es vakarā atnāku noguris, nokreņķējies darba daudz, es vakarā iedzeru labu konjaku, ļoti labas kvalitātes konjaku, teiksim, kādu puspūdeli vai ne. Tas ir padaudz, tas jau ir bojājošs un nav tik būtiski, ka tas ir labas kvalitātes, tomēr tā deva ir pa lielu un bojājuma risks jau palielinās. Tātad alkohols tikai līdz 30 sievietēm, 40 vīriešiem, bet vēl viena lieta. Runāju par alkoholu un nepārteicos, jo valda uzskats, ka vajadzētu vīnu. Citi slavē sarkanu vīnu, citi slavē balto vīnu. Zinātne saka, mīļie, nav atšķirības.
Te runa, ka ārstējošā ietekme vislielākā izrādās ir nelielai alkohola devai. Un vai tas alkohols ir iekšā baltas krāsas vīna pudelē vai sarkanas krāsas vīna pudelē, tur atšķirības nav atrasts. Var tas būt arī viskija deva, protams, attiecīgi mazāka viskija gramu, būs mazāk, jo tur procentuāli lielāka alkohola deva, attiecīgi jāpārrēķina uz jau pieteikto devu. Tā kā alkoholu var lietot nelielā devā, katru dienu pie tam, labāk dienā, to neņemt vakaros, bet pusdienu laikā paņemt viņu. Un kategoriski tikai ievēroja to, ka ja parādās tendence, ka gribās alkohola devu palielināt, šī īpatnējā ārstēšanas metode ir jāpārtrauc. Pagaidi, nesteidzies izslēgt. Ja tev patika šis video, atzīmē ar laiku, jo mums tas ir ļoti svarīgi. Kļūst par mūsu kanāla sekotāju, lai operatīvi saņemtu jaunumus par mūsu jaunajiem video. Paldies, ka skatījies! Uz tikšanos!